paprasti un tev iedos. Tevī ir iekšā viss tas spēks, lai to visu sasniegtu. Vienīgais, kas tev ir vajadzīga enerģija. Visums viņš saka, šedēls, baliežam. Tad, kad es sapratu to, ka, hei, man tiek piešķirta enerģija, es neesmu saplānojis, sastrukturizējis, tā enerģija tiks iznīcināta uz nepareizām lietām. Kam ir paredzēts kaut kas daudz dzīvē, lieli mērķi, viņiem ies visgrūtāk. Tāpēc, kad viņiem tiek piešķirts nenormāli daudz enerģijas, tev ir jāuzhako savs prāts, lai tu to tolītējo labsajūtu iemaini pret ilglaicīgo labsajūtu. Atceries, atkrītniekiem ir paredzēts visvairāk. Tikai tev šobrīd ir jāvirz tā enerģija uz kaut ko kolosālu. Un ja tu atradīsi kaut ko tādu, kas tev tā kā rītīgi iedod enerģiju un iedod spēku, tad šis dzīvē viss notiksies ātri. Es gribēju palīdzēt cilvēkiem, es gribēju pelnīt daudz naudas, es gribēju būt brīvs. Un tad, kad es to visu paprasīju, pēkšņi viss sāk iet dēlī. Pēkšņi man parādās visāda prokrastinācija, pazūd motivācija, sāk scrollēt, sāk ēst visādas draņķis, piekdienās un sestdienās pizza, filmas, darbdienās, kad jāstrādā pornogrāfija. Es nesaprotu, kas ar mani notiek. Kāpēc? Es gribu to visu lielo, bet tad, kad jāiet kaut kas jādara, pēkšņi atduries pie kārdinājumiem. Tad es nonācu pie tā izskaidrojuma. Tas teiciens, kad paprasti un tev iedos. Tad, kad mēs paprasam, teiksim, to naudu, to impaktu, to brīvību, viņš jau tev nedos kā priekšmetus. Viņš tev dos to enerģijas formā. Kāpēc? Tāpēc, kad tevī ir iekšā viss tas spēks, lai to visu sasniegtu. Vienīgais, kas tev ir vajadzīga enerģija. Visums viņš saka, šedēls, baliežam. Kur ir enerģija, maucam. Bet no otras puses ir tas negatīvais, kad, hei, super, tev ir enerģija. Ko tu domā par to? Slinkošana, varbūt tās izlaišana, varbūt nedarīšana. Tas viss ir vilinošāks. Jo redz, tavs prāts, viņam pilnīgi pofīgi, ka tas ir kaut kas, viņam vajag labu sajūtu tagad. Un tikko kā tev parādās tā enerģija, viss, tavs prāts jau tikai un vienīgi to enerģiju gribēs, un viņš gribēs viņu izlietot, un viņš gribēs izlietot viņu pēc iespējas ātrāk uz tādām lietām, kas iedod ritīgāko kaifu. Tad, kad es sapratu to, ka, hei, man tiek piešķirta enerģija, es neesmu saplānojis, sastrukturizējis, tā enerģija tiks iznīcināta uz nepareizām lietām. Viņa tiks izlietot uz pilnīgi random lietām, uz kārdinājumiem, kas tev ietekmēs. Ne tajā pozitīvajā virzienā, bet tajā negatīvajā virzienā. Un tad, kad es noklausījos grāmatu Outwitting the Devil by Napoleon Hill, man viss saklikšķēja. Es sapratu, ka, ok, super, man tiek iedot enerģija, man jābūt uzmanīgam, jāsastrukturizē viss, un tagad ir jāliek lietā tā enerģija, un viss sāka notikties. Jo tikko kā es iedevu prātam struktūru, disciplīnu, lietas viena pēc otras tiek atrisinātas, idejas sāka plūst, momentums sāka parādīties, biznesā sāka viss notikties, attiecībās viss sāka notikties, parādījās kārtīgi tuvība, kārtīgs connections, un es sāku just piepildījumu, sāku just jaudu, jo es sāku darboties kopā ar to visumu. Zinot un strādājot ar ļoti daudziem cilvēkiem, kam ir paredzēts kaut kas daudz dzīvē, lieli mērķi, liela vīzija, liels impakts šajā pasaulē, viņiem ies visgrūtāk. Tāpēc, kad viņiem tiek piešķirts nenormāli daudz enerģijas, bet ja viņš nav apziņā par to, ka tā enerģija tiks nopludināta uz kaut ko negatīvu, tad viņš arī tur paslidēs. Tāpēc, ja tu esi viens no tiem džekiem, kam ir pilns ar visādiem maziem pārdumiem, mazām atkarībām, lielām atkarībām, tev ir paveicies. Tev ir nenormāli daudz enerģija, tikai viņi ir veltīti šobrīd uz nepareizo pusi, kur viņi tev vēd destruktīvā ceļā. Bet tas ir viens lēmums, kur tev ir jāpieņem, kur tu pasaki, hei, stop, no šī brīža tas negatīvais, tas velns mani vairs nekontrolēs. Es esmu savas dzīves kalējs, es strādāšu ar visumu, ar spēku, ar enerģiju, kas man ved uz priekšu to labāko dzīvi. Atceries to, ka neviena problēma, neviena grūtība, neviena atkarība īstenībā nenāk jau tevi iznīcināt. Viņi vienkārši rāda to, ka, hei, tu šobrīd fokusēsies uz nepareizajām lietām. Ja tu pārfokusēsies, viss notiksies. Tās atkarības, tie kārdinājumi ir kā navigācijas sistēma, ko tu vari reāli izmantot, ejot uz savu labāko dzīvi. Pavisam vienkārši, ja tu paslīd uz kaut kādām lietām, kas ir tūlītēja labsajūta, tu zini, ka tas nav labs priekš tevis. Tev ir jāuzhako savs prāts, lai tu to tūlītējo labsajūtu iemaini pret ilglaicīgo labsajūtu, kas ir tālāk nākotnē.
Un paralēli tur vienkārši būvē kārtīgu vīziju, lai tev ir spēks, lai tev ir jauda, lai tev ir motivācija, lai tev ir piepildījums dzīties pēc tās vīzijas. Lai tad, kad tev atnāk tie kārdinājumi, tu vari pateikt stop. Tāpēc šis ir tāds kā atgādinājums, ja tu esi saskāries ar kaut kādām atkarībām. Atceries, atkarībniekiem ir paredzēts visvairāk. Tikai tev šobrīd ir jāvirza tā enerģija uz kaut ko kolosālu. Un ja tu atradīsi kaut ko tādu, kas tev tā kā rītīgi iedod enerģiju un iedod spēku, tad šis dzīvē viss notiksies ātri. Tu bliezīsi ar piepildījumu, tu bliezīsi ar pateicību, tu jutīsies pilns. Un tas ir daudz patīkamāk nekā jebkura atkarība, kura tev momentāli tukšo. Tāpēc atceries, viss, ko tu prasi, tev tiek iedots, bet nevar būt 3D formā uzreiz. Sākotnēji tev tiks iedots enerģiski, un tad, kad tu saņemsi to enerģiju, virzi viņu uz lietām, kas tiešām kaut ko nozīmē. Un tad, kad tu to darīsi konstanti, tad arī turēsi tās lietas rokās. Pats galvenais nepadodies un meklē atbildes, un meklē cilvēkus, kas tev var palīdzēt un izraut no turienes ārā. Lai veicās!